Līvānu novada Rožupes pagastā aizvadītajā nedēļā notika 2 realizēto projektu – turisma aktivitāšu un atpūtas vietas izveide un āra nodarbību vietas izveide noslēguma pasākums. Tā laikā notika Līvānu novada Rožupes pamatskolas un Jaunsardzes centra Latgales novada daļas, 313. Līvānu vienības atklātās kausa izcīņas sacensības militarizētās šķēršļu joslas pārvarēšanā. Pasākuma rīkošanā aktīvi piedalījās gan skolas kolektīvs, gan audzēkņi, bet pašu projektu realizācijā līdzdarbojās arī Rožupes pamatskolas audzēkņu vecāki. Veidojot militarizēto šķēršļu joslu, kas guva milzīgu atsaucību skolēnu vidū, palīdzējis arī 313. Līvānu Jaunsargu vienības vadītājs Jānis Grandāns, kas arī bija sacensību galvenais tiesnesis. Kopumā sacensībās piedalījās 18 komandas no Latgales novada Jaunsargu vienībām un Līvānu novada skolām. Godpilno 1. vietu ieguva 302. Tilžas Jaunsargu vienība, 2. vietu 301. Balvu Jaunsargu vienība, bet 3. vietu izcīnīja 311. Jaunaglonas Jaunsargu vienība. Tikai par dažām sekundēm atpalika un kā 4. kopvērtējumā finišēja mājinieki – Rožupes pamatskolas komanda. Projektu un pasākumu īstenošana bija iespējama pateicoties Nīderlandes fonda un Līvānu novada domes finansējumam.